Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana video auditorija ir Šveices pilsētā Ženēvā. Šveice ir pirmā pasaulē, piemēram, kā pulksteņa ražotāji, kā šokolāde labākā ir Šveicē. Šveicē ir nāži pazīstami. Šveice gal galā ir banku lielvalsts. Bet ir viens rādītājs, pēc kura Šveice ir pārliecinoši pēdējā vietā pasaulē, izņemot komunistiskās valstis, piemēram, tādas kā Kuba. Un šis rādītājs, pēc kura Šveice ir tiešām pēdējā vietā pasaulē, ir mājokļu piederības līmenis. Tas pēc atšķirīgiem datiem ir saskaņā ar Šveices statistikas biroju tie 36%, ar citiem 43%, bet tas ir ļoti zems rādītājs, un ko tas liecina? Tas liecina, cik procenti no mājsaimniecībām dzīvo sev piederošā īpašumā. Tas patiešām ir ļoti, ļoti zems rādītājs. Latvijā tas ir apmēram 83%, kas savukārt ir samērā augsts rādītājs. Šeit Ženēvā, starp citu, mājokļu piederības līmenis ir tikai 18%.